mācībniekam grūti tur izbraukt. Jo vēl slīpums un no nulles uzsākt, nu tā, viņš nebūs tik ātrs. Jā, es radītu kreiso pagriezienu, ne labo, bet kreiso. Spogulīti, aklu zoniņu, skaties uzmanīgi, ir iespēja. Tād, jā, bet vairāk arī aklu zoniņu, jā, slēdzam ārā virzientrādi tā. Un tur, kur vadītais pie kreisas puses, vot tā, aiz kreisas riepas, vot tieši tā. Pievērš uzmanību, kur ir Bauska pēc radītājiem uz Bausku. Kad izpildīsim manevru, tad uzreiz meklēsim vietu, kur apgriesies pretēja virziena. Ja? Sagatavo vienmēr moci un braucam sēdziņu pieturē, gāzīti vairāk. Nu, varējām uzreiz kreiso, jo apgriešana mums būs, ja? Skatiens signāls, davai. Un tā esam apgriešanu, ja? Nu šeit tikai patālāk, tu pa nepārtrauktiem līnijām izdarīji to apgriešanu, jā? Skaties apzīmē mūsu ceļa, kur ir pārtrauktā līnija un kur ir nepārtrauktā līnija, jo tu izpildīji to krustojuma pa tuvāko trajektoriju, kur bija nepārtrauktas līnijas, jā? Tā būtu izgāšana uzreiz, jā? Apzīmējums ļoti slidens, ja, piemēram, mitrs, ja, arī sliedes tramvoju, ja, dzeseļu pārbrauktuves, tur visu teorijai vajadzētu to visu paskaidrot, ja tev bija tā teorija, ja. Un, ja, kad pārkartojas, vienmēr grozamies. Un smukiņam uzsākšana, ja, taisi tādu smuku uzsākšanu, ja, davai. Gāzi vairāk un ar sēdziņu. Skaties uzmanīgi, kura josla, kur vēt, jo viņi visticamāk visi brauks pa labi, mums vajadzēs taisni un mums izdevīgi būs pat kreisē pēc tam josla. Pagaidām paliksim vidē, ja, bez pagriezieniem, jo šeit tu paliec savā joslā, redzi, ka, ja, pēc tam, ja vajag pāriet uz kreiso, tad jau rādi pagriezienu, ja tev vajag to izdarīt. Kā tu tā ielēni citā josla, tas būtu jau kā pārkāpums diezgan bīstams, jo tu to nesakontrolē. Ja tur brauktu kāds smagais, nu būtu vispār triņķiets. Nu, puika atkal mums ar to skuterīti. Jā, skaties ar gājām nejoko. Ja viņš jau pienākoši, tad labāk apstāties mierīgi un iedot ceļu, ja? Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Nespiet ručku, jo 30 joprojām. Pa kreisi, ja? Labi. Tu esi uz līnijas, draugs mans mīļais.
jo tagad tu atkapi mazliet atpakaļ bija, bet tā tu mazliet tāds, zini, ka pa loku tā čik izbrauci un pabrauci, bet esi uzmanīgs, nedrīkst nekādas nepārtrauktas līnijas tur uzbraukt uz viņam. Uzbraukšanā skaitās jau pat spogulis, jau lien tev puse to stūre, jau skaitās, ka tu tomēr ielīdi citā jau josla, jau uz apzīmējumu. Nākošā krustojumā pa kreisi. Malacis, kreisais malēs. Trajektoriju smuku izbrauc tā. Sagatavo motociklu, pirmo pārnesumu un lidojam. Nesteidzies ar sajūdziņu. Davai. Pie pārslēgšanas, lai nepazaudētu ātrumiņu, mēģini sākumā izspiežot sajūdziņu, ar roku, tad atlaist rokturi gāzes, un tad pārslēgšana, un atkal atlaižot sēdziņu gāzīti, lai nepazaudētu to ātrumiņu. Vajag mazliet patrenēties. Braucam, 50 un vairāk. Jā, bet neizbrauc pretēji virzienu, tuvāk labai, jo viss, kas var notikt, izbraucot no visādiem nepārskatāmām vietiņam, labāk turēties tuvāk labai tādos vietas nepārskatāmas, Nu, tuvumā tam, kur bija bruģītis, Tad nākošā krustojumā brauksim pa kreisi. Jā, kreisu malē. Pagriezienu neredzēju signālu. Pagaidi, kas tur? Neslēdzas? Davai vēl pamēģini. Malacis? Var taču, kad gribi. Neviena nav. Esi uzmanīgs, no labas arī jādod ceļu. Jā, grūts krustojums šitais. Jā. Viņš griežas, tur nav, tad brauksim. Labi. Bija interesanti. Ja es klusēju, tad taisni, Pa kreisi. Jā, malacītis. Redzi, tur gāja, grib šķērsot un ritenbrauciet, tad tev jāapstājas un viņam jādod ceļu. Tavs instruktors iedeva ceļu, jo viņi gribēja šķērsot, un es iedevu. Man neatļaus sirdsapziņa nedot ceļu ritenbraucējiem vai gājiem. Sorry. Tur pa priekšu būs regulējumā gāju pārēja, Aiz viņas mēs uzreiz pa labi griezīsimies. Pārkārtojamies, skatiens signāls šeit pa labi, un šeit tuvākā griezies, ne tur tālumā, bet tuvākā šeit. Šeit. Ritenbraucēja ceļš skaties, gājam visiem iedevi, nenoslapi, viss kārtība. No tā pagaidām, ja? Davai. Mazliet piespied gāzīti. Tālāk brauksim mēs pa kreisi. Tas ir vienvirzienu ceļš, ja tu atceries, ja un redzēji zīme pārkārtojas kreisē,
tad griezīsimies. Tieši tā, tieši tā. Un es brauktu tuvāk labai pusē pa tajām stāvvietam. Jo tev beigsies tūlīt vienvirzienu ceļš un paliks divvirzienu. Tu nevari iebraukt uzreiz pretēju virzienu. Saproti? Tā kā šeit būtu piemērotākā vieta, kur braukt. Jā, ļoti labi. Un mēs pēc tam pat taisnu paskatīsimies, kā tu izpildīsi mums zīmi. Izpildīsi izbraukšanu šo. Pretēji neiebrauc. Ļoti labi. Tālāk pa galvenu brauksim. Interesanti, cik daudz pacietības cilvēkiem un neapdzīt mūs no labas puses. Ātrumu ierobežojums 30, jā, visu tiltu. Diezgan tāda šaurā joslā. Tā, un skaties, kurā mums brauks pa taisno, un tur tā josla mēs paliksim. Tā, nu tad pie kreisas puses būsim, jā? Neskatoties uz mani, jā, tā smukiņam, jā. Nu, jau labāk, o tāds man patīk, labāk starts. Vairāk līdzsvaru noturam, jā, un lai mazāk lieki stumties ar kājiņu. Un pēc tam vēlreiz pa kreisi. Labi. Ar avarīkam, un tad pa labi brauksim. Jā, varam šķērsot un brauksim pa labi regulējumu. Droši.
tam regulējumā krustojumā brauksim pa labi. Uzgazē. Šitais nevar motociklis palaist garam, lai tunelīti kaut kur neuzgazēt. Nu, tu tāds mierīgs motociklis. Neko sev. Redzi, pat aizbēga cilvēki. Biedējoši. Veloceļš. Skaties uzmanīgi, lai aizmugurē nekādu riteņbraucēju nebūtu, jā, visur. Zīmes skaties, ātrumu ierobežojumi. Līdz krustojumam, bija mums krustojums, tad braucam mēs 50. Ļoti labi. Tad nākošo krustojumu pa kreisi. Kreisais pagrieziens, tālāk no sliedēm, pēc tam šķērso tikai sliedes. Skaties, nesi pārāk tālu no krustojuma. Mazliet ir, jā, tad skaties plašāk, jā, pa sāniem, kur ir tavs krustojums, lai precīzāk viņu izbraukt. Pēc tam regulējumā krustojuma brauksim pa labi. Zīme 30 redzēja, ja? Jo mazliet pārsniegs ātrumiņš zona 30 redzēja, kur un pa labi brauksim regulējumus, skaties uzmanīgi. Jo mēs otru reizi, kad brauksim pilsēta, kad ceturtdien, tad jau būs tur daudz zonas 30 visur vēl. Tur Čekurkalnu aizbrauksim un tur vairāk. Jā, un uz Daugavpilu pēc rādītājiem. Jā, bet izslēdz signālu, lai nemaldinātu. Un vēl ieslēdz pēc tām. Tuvāk labai turies. Arī izslēdz.